Sveicināti CHD iekārtu pārvaldības portāla video instrukcijā. Šajā pamācībā uzzināsiet, kā rediģēt kasieru datus un kā kasieriem piešķirt dažādas lietošanas tiesības. Pēc pieteikšanās portālā kasieru iestatījumiem iespējams piekļūt sadaļā Konfigurācija un kasieri. Atvērsim kasieru sarakstu. Sākotnēji pēc noklusējuma kasieri tiek apzīmēti ar punktu simboliem. Lai kases žurnālā veidotos korekti dati, jums jānorāda visu kasieru vārdi, kas strādās ar viedkasi. Noklikšķinot uz jebkura kasiera ieraksta, iespējams labot kasiera datus. Norādīsim pirmā kasiera vārdu šajā laukā. Pēc noklusējuma visiem kasieriem ir piešķirtas standarta paroles. Pirmajam kasierim tā ir kasieris.1 ar lielo sākumburtu, attiecīgi, piemēram, otrajam kasierim kasieris.2 ar lielo sākumburtu. Ja vēlaties standarta paroli mainīt, to varat paveikt šajā logā. Atcerieties, ka parolei obligāti jāietver vismaz viens cipars, lielais burts un speciālais simbols. Kad iestatījumi ir pabeigti, nospiediet Saglabāt. Portāls piedāvā iespēju kasieriem piešķirt dažādas lietošanas tiesības. Kā redzam, pēc noklusējuma visiem kasieriem ir piešķirts pirmais piekļuves profils. Lai to mainītu, sākotnēji dosimies uz sadaļu Kasieri, piekļuves profili. Atverot pirmo profilu, redzam, ka ir aktivizētas visas piekļuves tiesības. Pārdēvēsim šo profilu pēc saviem ieskatījumiem un nospiedīsim Saglabāt. Un tad pievienosim vēl vienu tiesību profilu, izvēloties pievienot loga augšējā labajā stūrī. Nosauksim šo profilu Māceklis un izmantosim to tiem kasieriem, kas apgūst darbu ar viedkasi, tāpēc piešķirsim šim profilam tikai noteiktas tiesības. Un spiedīsim Saglabāt. Tad dosimies atpakaļ uz kasieru sarakstu un rediģēsim otrā kasiera datus. Norādīsim vārdu un pie papildus opcijām izvēlēsimies profilu Māceklis un spiedīsim Saglabāt. Ja darbā ar kasi parādās kļūdas ziņojums E12, tas nozīmē, ka kasieriem nav attiecīgās piekļuves un nepieciešamās darbības jāveic kasierim ar atbilstošām atļaujām. Apsveicam! Tagad jūs zināt, kā rediģēt kasieru datus un kā kasieriem piešķirt dažādas lietošanas tiesības.